2 miljoni cilvēku izlasīja to pašu grāmatu un nolēma ienīst vienu cilvēku. Viņa vārds bija Anatolijs Bukrējevs, visizcilākais augstkalnu alpīnists, kas tolaik bija dzīvs. Un šī grāmata apgalvoja, ka viņš bija gļēvulis, kurš pameta savus klientus nāvējošākajā naktī, kādu Everests jebkad bija pieredzējis. Šī grāmata tika pārdota 2 miljonos eksemplāru, ieguva nozīmīgas balvas, un to uzrakstīja cilvēks, kurš pats tur bija klāt. Ir tikai viena problēma. Laipni lūdzam, Extreme. Apmēram 1996. gada 10. maijā, 13:07 pēcpusdienā, šis 38 gadus vecais kazahu alpīnists vārdā Anatolijs Bukrējevs uzkāpa uz augstākā punkta uz zemes. Iedūra sev ledussirdu sniegā un uz mirkli vienkārši stāvēja tur, šausmās skatoties uz to, ko viņš redzēja. Un tas nebija tāpēc, ka viņš atradās Everesta virsotnē, uz šīs šaurās ledus un akmens koras, kur viņš varēja redzēt milzīgus kalnus, kas izspraucas cauri mākoņiem kā zobbakstāmie. Tas bija tāpēc, ka tālu zem viņa, izkliedēti gar kori, kas ved uz virsotni, viņš varēja redzēt desmitiem alpīnistu, kuri vēl joprojām kāpa augšup. Desmitiem, bet jau bija pāri 1 pēcpusdienā. Anatolijs pats bija neparasts alpīnists, bet pat viņš zināja, ka viens noteikums uz Everesta, kuru nekad nedrīkst pārkāpt, ir tas, ka ja tu neesi uz virsotnes ap 2 pēcpusdienā, tev jāiet lejā. Un iemesls nav tāds, ka tur augšā būtu kāds biļešu pārdevējs, kas pēc 2 aizver veikalu. Tas ir vienkārši veselais saprāts. Saule Himalajos riet ap 6 vakarā. Un, kad tas notiek, ļoti ātri paliek tumšs. Ja tu sasniedz virsotni vēlāk par šo laiku, pastāv liela iespēja, ka tu nepaspēsi droši atgriezties nometnē pirms saulrieta. Un kā jūs varat iedomāties, iestrēgt tumsā uz augstākā kalna pasaulē nav tas, ko kāds īpaši vēlētos. Bet alpīnisti, kurus Anatolijs vēroja lejā, pēc 13:00 burtiski nebija pat tuvu virsotnei. Šādā tempā viņiem būtu paveicies šeit nonākt līdz 16:00. Tad kāpēc viņi joprojām kāpa? Ko viņi pie velna domāja? Viņam nemaksāja, lai viņš par to uztrauktos. Anatolijs bija pieņemts darbā kā kāpšanas gids pie Scotta Fischera no Mountain Madness, viena no vīriem, kas būtībā organizēja visu šo ekspedīciju. Viņa darbs bija palīdzēt šīs ekspedīcijas kāpējiem droši sasniegt virsotni. Un tā nākamās 90 minūtes viņš tieši to arī darīja. Viņš devās lejā, ieraudzīja 1 vai 2 kāpējus, kuri nopietni cīnījās, lai tiktu augšā, piesprādzējās blakus viņiem un būtībā vilka viņus līdz pašai virsotnei. Viņš arī palīdzēja viņiem uzņemt fotogrāfijas tur augšā, jo kurš gan negribētu, lai viņu bilde tiek uzņemta pasaules virsotnē. Tas viss Anatolijam bija diezgan ierasts gida darbs, bet 14:30 1996. gada 10. maijā viņš nolēma darīt to, kas vēlāk tiks uzskatīts par vienu no visneapdomīgākajām lietām, ko kāpšanas gids jebkad ir darījis Everesta vēsturē. Viņš pagriezās prom no virsotnes un sāka doties lejup. Tam nebija pilnīgi nekādas jēgas. Katra lielā rietumu komercekspedīcija šeit, Everestā, vadījās pēc vienkāršas filozofijas. Kalnu gidi paliek kopā ar saviem klientiem visu ceļu augšup un visu ceļu lejup. Es domāju, galvenais iemesls, kāpēc cilvēki maksā milzīgu naudu, lai tur nokļūtu, ir tas, lai kāds pieredzējis cilvēks būtu viņiem blakus, un gidi to zina. Bet Anatolijs vienkārši negribēja gaidīt. Neko nevienam nesakot, viņš sāka kāpt lejā pa šo neticami šauro ledus un akmens kori, kas bija Everesta virsotne. Dažās vietās šī koras taka ir tik šaura, ka tā knapi platāka par taviem abiem kājpēdām. Ja tu paslīdi un nokrīti pa kreisi vai pa labi, tu krīti 1000 pēdu dziļumā. Pašā koras vidū ir viena plāna virve, kas nostiprināta ledū. Kāpēji, kāpjot, piestiprina savas drošības sistēmas pie virves, lai pasargātu sevi no krišanas. Parasti šī viena virve darbojas kā vienvirziena iela, jo visi lēni un mokoši kāpj augšup vienā barā, un pēc dažām stundām šis pats bars dodas lejup. Bet Anatolijs tajā dienā devās pret straumi, kā bezatbildīgs autovadītājs, kas lielā ātrumā brauc pretējā virzienā cauri mirstošu cilvēku sastrēgumam. Tā katru reizi, kad Anatolijs dodoties lejup sastapa kādu klientu, kas kāpa augšup, viņam bija pilnībā jāatvienojas no drošības virves, jāapiet klients un jāpiestiprinās atpakaļ.
Šī darbība atkal un atkal prasīja milzīgu fizisku piepūli. Piepūli, ko viņš, godīgi sakot, varēja izmantot, lai patiesībā palīdzētu savai komandai sasniegt virsotni. Nezinu, kā ir ar jums, bet es būtu pilnīgi nikns, ja es būtu tas kāpējs, kuru viņš apietu. Es te nosmokstu, nesot uz muguras šo nērto, smago metāla skābekļa balonu, cīnoties par katru centimetru uz ledus. Tikai lai paceltu acis un ieraudzītu šo vīru, kuram vajadzētu mani iedrošināt tieši šajā pēdējā posmā, bet viņš praktiski slīd lejā no kalna kā Freds Astērs, kas soļo pa kāpnēm. Jā, es justos tā, it kā puisis, kuram tikko samaksāja veselu bagātību, lai viņš mani pasargātu, būtu mani vienkārši atstājis nomirt. Bet Anatolijs šķiet neuztraucās par to, kā tas izskatās, un tā kā viņš bija viens un nevienam nepalīdzēja, viņš pārvietojās neticami ātri. Viņš bija tik ātrs, ka līdz 10. māja 5:00 pēcpusdienā viņš jau bija droši atgriezies 4. nometnē. Starp citu, Everesta 4. nometne pat īsti nav nometne tādā izpratnē, kādu tu vai es varētu iedomāties. Tā būtībā ir vienkārši plakana, kaila vieta tieši starp divām kalnu virsotnēm. Bet tur bija teltis. 26,000 pēdu augstumā ar to pietiek. Tiklīdz Anatolijs ieradās 4. nometnē, viņš atvēra savas telts rāvējslēdzēju, ielīda iekšā, lai beidzot tiktu prom no aso vēju un uzreiz sāka atpūsties. Viņš iedarbināja savu mazo kempinga plītiņu un sāka kausēt sniega gabalus, lai pagatavotu karstu tēju. Ikvienam, kas to vēroja, šķita, ka viņš uzskatīja savu darbu par paveiktu. Viss, kas viņam tagad bija jādara, bija jāatslāpst, jāpaliek siltumā un jāgaida, kad pārējie ekspedīcijas dalībnieki kaut kā izdomās, kā nokāpt no kalna un nonākt nometnē. Bet, kad Anatolijs sēdēja savā teltī relatīvā klusumā, klausoties savas mazās plītiņas dūkoņā, debesis ārā sāka mainīties. Tad viņš paskatījās ārā, dažas minūtes pēc 5:30, vējš sāka spēcīgi sist pa neilona sienām. Sniega pārslas krita arvien ātrāk un ātrāk, un debesis strauji kļuva zilgani pelēkas, nedabiskas krāsas. Viņš noteikti bija pilnīgi nobālējis. Viņš precīzi zināja, ko tas nozīmē. Sliktākais iznākums, kas varēja notikt ar alpīnistiem, kurus viņš bija pametis tur augšā, tieši šajā brīdī jau notika. Ir viegli paskatīties uz to brīdi un domāt, ka kalns viņu sodīja par to, ka viņš devās lejā pārāk agri. Bet patiesība ir tāda, ka šī vētra bija tikai katalizators daudz drūmākai pretrunai, kas uz visiem laikiem aptrēpīs visu šo kāpšanas sezonu. Lai saprastu, kas pie tā visa noveda, mums jāatgriežas dažus mēnešus atpakaļ. Līdz 1996. gada pavasarim Everesta kāpšana bija mainījusies. Tā bija kļuvusi par ļoti komercializētu darbību. Ik viens, kam bija $65,000, būtībā varēja nopirkt sev vietu uz kalna. Tas nozīmēja, ka tajā sezonā klienti nebija visi pieredzējuši alpīnisti. Viņi bija turīgi profesionāļi, sabiedrības skrējuma pārstāvji, ārsti un žurnālisti, un viņi sagaidīja augstākās klases individuālu attieksmi. Viņi sagaidīja, ka nekas neies greizi. Bet 1996. gads bija sezona, kad viss aizgāja šķarsām. Nežēlīgas vētras nedēļu garumā bija plosījušas virsotni. Tāpēc, kad 10. maijā pavērās reta, īsa, skaidra laika iespēja, gandrīz katrs gidu uzņēmums tiecās sasniegt virsotni tieši tajā pašā dienā. Tas izraisīja milzīgu, lēni kustīgu sastrēgumu visbīstamākajā kalna daļā. Kad šī izsmeltie kāpēji beidzot sasniedz virsotni, viņi jau bija krietni pārsnieguši stingro 2:00 pēcpusdienā noteikto apgriešanās laiku, un viņu skābeklis bija bīstami tuvu beigām. Bet viņiem šķita, ka viņi ir drošībā. Nākamā lielā vētra nebija gaidāma līdz rītdienai. Everests šo ziņu nesaņēma. Līdz 6:00 vakarā debesis kļuva pilnīgi melnas. Pēkšņi sniega vētra pārsteidza desmitiem neaizsargātu kāpēju, kuri vēl joprojām kāpa lejā. Viesuļvētras stipruma vējš pāršalca grēdu ar ātrumu virs 70 jūdzēm stundā, pazeminot sajūtamo temperatūru līdz miesu sasaldošiem -100 grādiem pēc Fārenheita. Taču augstums pat nebija lielākais drauds. Tas bija sniegs. Cieti ledus kristāli tika triekti horizontāli ar neiedomājumu ātrumu. Iedomājieties, ka izbāžat galvu pa kustīgu auto logu šosejas, kamēr kāds met jums smiltis tieši acīs. Kāpējiem vajadzēja pagriezt sejas prom no vēja, lai vispār varētu elpot. Un, kad jūs to darāt pilnīgā baltajā bezredzamībā, jūs pilnībā zaudējat orientāciju. Pa kreisi, pa labi, uz priekšu, atpakaļ. Tas viss vienkārši pārvēršas apžilbinoši baltās sienā.
Un vēl pirms kāpēji kalnā paspēja sagatavoties, sniega vētra uzgāzās 10 neaizsargātu kāpēju, kuri vēl joprojām kāpa lejā pa kalna augšējām nogāzēm. 70 jūdzes stundā. Tas ir tikpat ātri kā automašīnu šoseis, un šis spēks triecās viņa nogurušajos ķermeņos. Sajūta temperatūra nokritās līdz aptuveni 100 grādiem zem nulles, pietiekami augsts, lai jebkura atklāta āda apsaldētos mazāk nekā minūtes laikā. Bet lielākā problēma nebija pat augstums, bet gan sniegs, ko šī vējainā vētra svaidīja apkārt. Cieti ledus kristāli tika triekti horizontāli ar neiedomājamu ātrumu tieši viņiem sejā. Kāpēji, kas saskārās ar šo vētru, vienkārši nevarēja turēt acis vaļā. Viņi vienkārši nevarēja. Iedomājieties, ka izbāžat galvu pa kustīgu automašīnas logu šoseis, kamēr kāds met jums smiltis tieši acīs. Viņiem nācās pagriezt seju prom no vēja, lai vispār varētu elpot un pasargāt acis. Vienīgā problēma bija tā, ka viņiem vairs nebija ne jausmas, kur ir pa kreisi, pa labi, uz priekšu vai atpakaļ, jo, visapkārt viss izskatījās vienkārši balts. Tas ir vissliktākais stāvoklis, kādā kāpējs var nonākt. 1996. gada 10. maijā Anatolija ekspedīcijas gidu grupa un vairāki klienti nonāca tieši šādā murgā. Viņi lēnām virzījās lejup pa kori, kad vētra viņus pārsteidza pilnīgi nesagatavotus. Ironiski, jo viņi burtiski bija tikai pāris 100 pēdu attālumā no glābiņa 4. nometnē, bet tajā sniega baltajā aklumā tā varēja atrasties kaut uz cita kalna. Stundām ilgi apžilbinošajā sniegā viņi vienkārši klīda tumsā, cerot kaut kā uzdurties 4. nometnes teltīm, pat ja viņi neredzēja pat 2 pēdu attālumā no savas sejas. Taču galu galā grupa bija spiesta pilnībā apstāties. Jo caur pūšamo ledu ieskatoties, viņi saprata, ka ir aizklīduši tieši līdz pašai Kangšungas sienas malai. Tas ir 1000 pēdu tālu no vietas, kur viņi sākotnēji uzsāka, un tieši pašā kalna malā. Vēl viens solis nepareizajā virzienā, un viņi būtu nokrituši tieši no kalna. Viņi bija pilnībā iesprostoti. Viņi nevarēja iet uz priekšu. Viņiem nebija ne jausmas, kurš virziens ir atpakaļ. Un atceries, vējš joprojām nikni pūta. Tāpēc viņi darīja vienīgo, ko varēja darīt. Viņi sabruka uz ledus un saspiedās ciešā pulciņā. Viņi burtiski sakrāvās viens otram virsū, izmisīgi cenšoties dalīties ar to nedaudzo ķermeņa siltumu, kas viņiem vēl bija palicis. Godīgi sakot, tā ir visbriesmīgākā un biedējošākā situācija, ko cilvēks var izturēt. Jo īpaši pēc tam, kad ir samaksāti $10,000, lai nodrošinātu, ka pieredzējis gids ir klāt un novērš tieši šādu situāciju. Stundām ritot tumsā, kad skābeklis bija pilnībā beidzies un viņu ķermeņa augstuma dēļ jau sāk izslēgties, daži no viņiem sāk apjaust, ka tās varētu būt beigas. Viņi vairs neatradīs ceļu atpakaļ. Un tieši no tās vētras, cauri vējā dzītajam sniegam, gluži kā Arnolds izkāpjot no vraka filmā Terminators 2, iznāca Anatolijs. Viņš fiziski aizvilka 3 klientus ārā no tās samezglotās masas, gandrīz 300 metrus atpakaļ, visu ceļu līdz 4. nometnei. Un viņš to izdarīja 3 reizes. 3 viesuļvētrā, viens pats, starp citu, bez skābekļa. Kad nākamajā rītā beidzot uzausa saule, Anatolijs bija viens pats izglābis 3 cilvēku dzīvības. Tas joprojām ir viens no lielākajiem individuālajiem glābšanas varondarbiem alpīnisma vēsturē. Taču šīs vienas vētras dēļ gāja bojā 8 cilvēki. Un, kad izdzīvojušie beidzot atgriezās civilizācijā, puslīdz nosaluši, daži no viņiem bija zaudējuši pirkstus, degunus, viens pat visu roku. Pasaule vēlējās zināt vienu lietu. Kurš bija vainīgs? Un šis vīrietis domāja, ka viņam ir atbilde. Viņu sauca Džons Krakauers, un, godīgi sakot, viņš šķita ideāls cilvēks, lai atbildētu uz šo jautājumu. Pirmkārt, Džons bija augsti cienīts žurnālists žurnālā Outside. Viņš burtiski bija apmācīts, kā izmeklēt un analizēt ļoti sarežģītas katastrofas. Otrkārt, Džons patiesībā bija bijis uz Everesta tieši šīs vētras laikā kā klients, kurš bija samaksājis par kāpienu. Tātad viņš pats piedzīvoja šo murgu. Viņš redzēja cilvēkus mirstam, viņš pats gandrīz nomira. Un kad viņš devās mājās rakstīt šo stāstu, Džons norādīja uz konkrētiem lēmumiem
un konkrētiem cilvēkiem, kuri viņa prāta tajā dienā nepildīja savus pienākumus. Un viens no cilvēkiem, kuru viņš vainoja, bija, kā jūs jau nojaušat, Anatolijs. Džons pateica tieši to, ko jebkurš, kurš iedziļinātos šajā stāstā domātu. Jā, protams, Anatolijs izglāba 3 cilvēkus, riskējot ar savu dzīvību. To nevar noliegt. Bet kāpēc viņi vispār bija saspiedušies kopā? Vai tas nebija daļai tāpēc, ka viņu gids, tieši tas cilvēks, kuram vajadzēja viņus aizvest mājās, viņus pameta uz koris tikai tāpēc, ka bija vēls? Un ar to viss nebeidzās. Šim kāpienam Anatolijs izvēlējās kāpt bez skābekļa baloniem. Tā viņam bija jau 4. reize, kad viņš uzkāpa tur bez skābekļa. Tas ir neprātīgs sasniegums parastam alpīnistam, bet Anatolija atbildība šajā ekspedīcijā sniedzās tālāk par paša personīgajiem sasniegumiem. Viņa uzdevumi tur augšā prasīja papildus spēku, ko alpīnistiem šajos augstumos dod tikai balonos iepildītais skābeklis. Paskaties, ja tev maksā $25,000, lai tu uzturētu cilvēkus dzīvus, izvēlēties kāpt bez papildus skābekļa, ka tas noteikti būtu ļāvis viņam domāt skaidrāk un palīdzēt vairāk klientiem, tas Džona skatījumā bija vienkārši augstprātīgs gļēva kļūda. Ir pārsteidzoši, cik ātri šis arguments izplatījās. Džona raksts bija tik populārs, tik kaislīgs, ka viņš ātri pārvērta savu pieredzi grāmatā, kas iznāca nākamajā gadā. Tā saucās Into Thin Air, un tā joprojām ir viena no populārākajām piedzīvojumu grāmatām, kas jebkad sarakstītas. Tika pārdoti miljoniem eksemplāru, tā tika tulkota 10 valodu. Tāpat gandrīz ieguva Pulicera balvu, un man jābūt godīgam, es saprotu, kāpēc. Rakstības stils ir vienkārši izcils. Un, lai gan Džons to iespējams nebija domājis tā, Anatolijs Bukrejevs šajā grāmatā kļuva par izcilu, bet sautīgu gļēvu gidu, kurš pievīla savus klientus un bija spiests tēlot varoni tikai tāpēc, lai sakārtotu pats savas kļūdas. Bet zem šī bestselleru un nominācijas slāņa, zem gadiem, kad skolās un grāmatu klubos Džona Krakauvera versija tika uzskatīta par neapstrīdamu patiesību, ir laika līnija, reāls, minūte pa minūtei pieraksts par to, ko Anatolijs Bukrejevs darīja tajā naktī. Un, kad tu to noliec blakus apsūdzībai, notiek kaut kas dīvains. Bļēvulis pazūd, un tas, kas paliek pāri, daudz vairāk izskatās pēc vienīgā cilvēka tajā kalnā, kurš izdarīja tieši to, ko bija solījis. Tātad atgriezīsimies nevis pie grāmatas, bet pie paša kalna, un pie stundām, kad neviens vēl nezināja, ka tuvojas vētra. Tātad ir pulkstens 14:30. Jūs stāvat uz naža asmens šaurās koris. 29,000 pēdu augstumā un vērojat šo milzīgo, biedējošo, nogurušo kāpēju sastrēgumu. Jums vienkārši ir jāturpina kustēties, lai radītu siltumu. Bez papildus skābekļa jūsu vienīgā aizsardzība pret paralizējošo augstumu ir ātrums. Jūs nākat no senas padomju alpīnistu tradīcijas, kuri neuzskatīja kalnu gidu par palīgu. Jums mācīja, ka katram alpīnistam jābūt spējīgam paļauties uz sevi. Gida īstais uzdevums ir būt priekšgalā, kas izlauž taku, nostiprina virves un kalpo kā pēdējā drošības līnija, kad viss noiet greizi. Līdz 1991. gadam visa šī sistēma ar valsts finansējumu un algu, kas ļāva tev kāpt kalnos nevis strādāt, bija sabrukusi kopā ar valsti, kas to izveidoja. Bet tu turpināji kāpt kalnos tik un tā, jo tajā brīdī tā vairs nebija karjera. Tā bija vienīgā lieta, ko tu patiešām vēlējies darīt savā dzīvē. Bija mēneši, kad tu nevarēji atļauties pārtiku. Tu aizņēmies citu vīriešu ekipējumu, jo nevarēji nopirkt savu. Un tomēr 10 dažādos gadījumos tu stāvēji uz viena no 14 augstākajiem kalniem uz zemes, bez neviena elpas vilciena no skābekļa balona. Tātad, kad tu šosezon piekriti būt gids Skotam Fišeram, tu neizlikies par kaut ko, kas neesi. Tu viņam pateici tieši, tu kāp tīri vai arī nekāp vispār. Un Skots, cilvēks, kurš precīzi saprata, kāda veida kāpēju viņš pieņem darbā, piekrita, ka ja grupa sāks atpalikt, ja augšā kļūs saspringti, tu nokāpsi ātri, paņem skābekli un krājums un esi gatavs atgriezties augšā, ja kāds būs jāved lejā. Tātad 14:30, kad šī sastrēguma rinda vēl joprojām lēni virzījās uz virsotni, par kuru tu zināji, ka daļa no viņiem to nekad nesasniegs, tu pieņem lēmumu. Tu pagriezies un sāc doties lejup viens pats, ātri, tieši tā, kā tu teici Skotam, ka darīsi. Tu esi pilnībā aizņemtā rifa posmā un tev nav nejausmas, cik ārkārtīgi pretrunīgs šis lēmums drīz kļūs. Viss, ko tu zini, ir tas, ka līdz 17:30
Debesis ārpus tavas teltis ir ieguvušas krāsu, kādai tām tik agri nevajadzētu būt, un tev iekšā ir sajūta, ka tēja var pagaidīt. Tu dodies ārā vēl pirms vējš ir pilnībā uzpūties. Ārā no teltis skābekļa balons jau pārmests pār plecu tam, kam tas vispirms būs vajadzīgs. Tu nepaspēji noiet pat 10 metrus, kad baltais aklums aprī visu. Pat savas rokas sejas priekšā neredz. Nav virves, nav koras, nav horizonta pēc kā vadīties. Doties tālāk šobrīd nav drosmīgi. Tas vienkārši ir ātrs veids, kā kļūt par vēl vienu cilvēku, ko šis kauns nogalina. Tāpēc tu lauzies atpakaļ pret vēju, mēģinot novilkt jaku un atgriezties teltī. Tad tu stundām ilgi gaidi mokās, zinot, ka cilvēki tur augšā ir iesprostoti, bet tu neko nevari darīt, lai viņus izglābtu. Tādam cilvēkam kā tev, tā varētu būt vissmagākā nakts daļa. 19:00 pienāk un paiet, tāpat arī 20:00. Tad nedaudz pēc 9 no vētras iznāks silueta, puslīdz nosaluši, knapi stāvus, bet runā. Un viņi tev satraukt stāsta, ka pārējā grupa joprojām ir tur ārā, iesprostot pie kraujas malas, un viņiem viss sāk beigties. Tu dodies uz telti, meklējot vēl kādu, kurš būtu gatavs doties atpakaļ tajā viesuļvētrā. Neviens nav. Tāpēc tu paņem vēl skābekli un dodies viens. Šoreiz ar aptuvenu priekšstatu par virzienu, paļaujoties uz savu atmiņu par zemi, kur šķērsoja pirms dažām stundām dienas gaismā. Tu atrodi viņus. Tu izved 3 no viņiem ārā, pa vienam, cauri vētrai, kas nemirkli nerimst. Līdz brīdim, kad debesis sāk kļūt palēkas no rīta, tu esi atdevis visu, kas tev bija, 3 reizes no vietas. Tev vajadzētu pie tā apstāties. Ik viens saprastu, ja tu pie tā apstātos, bet tu to nedari. Jo kaut kur augstāk par tevi, joprojām uz tā kalna, ir Skots, vīrietis, kurš tevi pieņēma darbā. Nometnē nonāk ziņa, ka viņš nekad nav ticis nost no koras, ka viņš joprojām ir netālu no dienvidu virsotnes un neviens nav pie viņa ticis. Tāpēc nākamajā rītā, ar kājām, kas jau iepriekšējā naktī nesa lejā no kalna 3 svešiniekus, tu dodies atpakaļ augšā. Tu atrod viņu aptuveni tur, kur ziņojumos bija teikts, ka viņš būs, un tajā brīdī, kad viņu ieraugi, tu jau zini. Apsaldējums viņam ir iznīcinājis rokas. Viņa pirksti bija stīvi savilkti, it kā satvertu tukšumu. Viņa seja ir nedaudz pagriezta pret debesīm, acis pusvīrus jau apklātas ar sniegu, kas nekad nepārstāja krist. Tu tomēr pietupies viņam blakus. Tu sauc viņa vārdu, lai gan kāda tava daļa jau zina, ka atbildes nebūs. 15 gada kāpšanas ir iemācījuši tev, kā izskatās miris ķermenis uz šī nogāzes. Skots Fišers, cilvēks, kurš deva tev iespēju pelnīt iztiku, darot savu mīļāko lietu pasaulē, ir prom. Un tu pat nevari viņu atvest mājās, jo tev nav spēka viņu vienam vilkt lejā. Līdz dienas beigām tu esi uzkāpis Everestā bez skābekļa, izglābis 3 svešiniekus no viesuļvētras un atvadījies no cilvēka, kurš tevi pieņēma darbā, nepasakot nevienu vārdu. Un tomēr, par spīti visam tam, tu kādā pirmdienas rītā pamosties un izlasi rakstu, ko uzrakstījis cilvēks, kurš gulēja savā teltī, kamēr tu vēl biji vētrā, un viņš raksta, ka tu esi pametis savus kāpējus, būtībā nosaucot tevi par gļēvuru. Personīgi es būtu zaudējis prātu. Es būtu gribējis kliegt un uzskaitīt katru stundu, ko pavadīja tajā vētrā, kamēr viņš gulēja, lai visa pasaule zinātu, kur viņš bija, kamēr es vēl kustējos. Bet Anatolijs tā nedarīja. Viņš presē neiesaistījās skaļā vārdu karā. Viņš vienkārši mēģināja viest skaidrību. Vispirms viņš uzrakstīja atbildes vēstuli uz Džona ļoti populāro rakstu, lai izskaidrotu savu skatījumu uz notikušo. Viņš izklāstīja notikumu chronoloģiju un savu taktisko iemeslu, kāpēc tajā dienā devās lejā agrāk. Viņš gandrīz vai lūdzās pasaulē vienkārši paskatīties uz kailajiem faktiem par to, kas tieši izdzīvoja tajā naktī un kāpēc viņi izdzīvoja. Viņš pat beidza šo vēstuli ar teikumu, ko gandrīz neviens negaidīja. Es sniedzu viņam roku un atbalstu šos centienus. Daži to saukt par cēlu, bet pasaule viņa jau bija izvēlējusies par ļaundari. Ātra atkāpe. Katru mēnesi ir stāsts, kas nekad nenonāk YouTube. Tas ir pieejams, ja vēlaties. Patreon, saite zemāk. Tātad, kur mēs palikām? Džons Krakauers bija meistarīgs, liristisks rakstnieks ar milzīgu rietumu izdevniecības mašīnu aiz muguras. Anatolijs bija stoicisks, tiešs kazahu alpīnists, kura dzimtā valoda pat nebija angļu. Zini, viena no dīvainākajām lietām visā šajā incidentā ir tas, cik daudz Džons un Anatolijs patiesībā piekrīt viens otram,
pat ja viņi to neapzinājās. Viņi abi piekrita, ka virbes vajadzēja nostiprināt agrāk dienā. Viņi abi piekrita, ka uz šī kalna vienlaikus bija pārāk daudz nepieredzējušu kāpēju. Viņi pat abi piekrita, ka komerciālā Everesta industrija bija aizgājusi pārāk tālu un pārdeva dārgus sapņus cilvēkiem, kuriem, godīgi sakot, tur vispār nebija jāatrodas. Bet tur arī viss beidzās. Dzīvības tika zaudētas. Abas puses bija pārliecinātas, ka viņa pretinieki kļūdās. Tas neizbēgami pārvērtās par dziļi personīgu, neticami juceklīgu strīdu. Un tieši tā arī notika. Vēlāk, 1997. gadā, Anatolijas apvienojās ar rakstnieku vārdā Westons de Valds un izdeva savu grāmatu The Climb, lai soli pa solim atspēkotu Džona apgalvojumus. No tā brīža Džons un Anatolijas sāka publiski apmainīties ar asām, ļoti tehniskām vēstulēm redakcijai žurnālā Outside. Tas kļuva tik intensīvi, ka Džons pat atgriezās un vēlākajos Into Thin Air izdevumos atjaunoja pēcvārdus, lai iebilst pret Anatoliju grāmatu. Anatolija puse atbildēja tikpat asi nosaucot Džonu par amatieru klientu, kurš mēģina tēlot treneri no malas situācijā, kur viņam nav ne zināšanu, ne kompetences saprast. Šīs domstarpības sašķēla alpīnistu pasauli divās daļās. Miljoniem parasti lasītāji Džona grāmatu uztvēra kā patiesību, bet tajā pašā laikā bija arī elitāri alpīnisti, kuri saprata, kāpēc Anatolijas tajā dienā pieņēma šos lēmumus. Viņiem bija vajadzīgs kāds, kas varētu izšķirt strīdu, cilvēks, kurš labi pārzina gan alpīnismu, gan mediju pasauli. Tas cilvēks bija Gēlens Rovels. Ja tu nezini šo vārdu, tev vajadzētu to zināt. Gēlens bija viens no tolaik visvairāk cienītajiem alpīnistiem un fotogrāfiem. Viņš bija pavadījis 30 gadus dokumentējot tieši šāda veida lēmumus, tieši šāda veida augstumā, esot zem spiediena. Kad Gēlens Rovels teica kaut ko par kalnu, cilvēki, kuri patiešām kāpa kalnos, klausījās. 1997. gada maijā, apmēram mēnesi pēc tam, kad grāmata Into Thin Air nonāca pārdošanā, Gēlens Rovels apsēdās un uzrakstīja rakstu laikrakstam Wall Street Journal. Viņš nerunāja aplinkus. Viņš tieši apstrīdēja Džona versiju un to darīja ar vienu ieroci, ar kuru gandrīz nav iespējams strīdēties. Visa negadījuma laika līnija. Kamēr Anatolijas bija tur viens pats, Džons gulēja savā teltī. Tā nav apvainojama. Pats Džons tajā dienā gandrīz nomira. Neviens nevaino cilvēku par atpūtu pēc tāda pārdzīvojuma. Bet ir grūti savienot priekšstatu par bezrūpīgu gidu, kuram viss ir vienalga, ar notikumu secību, kurā viņš pats ir bezsamaņā, kamēr cilvēks, kuru viņš apsūdz, vēl joprojām turpina strādāt. Arī Gēlens gāja vēl tālāk. Viņš apgalvoja, ka Anatolijas ne tikai bija paveicies, bet ka viņš bija izpratis visu situāciju labāk nekā jebkurš cits tajā kalnā vairākas stundas pirms tam, kad tas kļuva svarīgi. Viņš bija pamanījis, ka tur joprojām ir 5 citi gidi, kuri spēja tikt galā ar nolaišanos. Viņš bija pārliecinājies, ka nokāpj atpūties, paēdis un gatavs rīkoties tieši gadījumam, ja kaut kas noietu greizi. Viņa precīzie vārdi bija: Anatolija varonība nebija nejaušība. Un tad arī cilvēki, kurus Anatolijas patiešām izglāba no tās vētras, pārstāja klusēt. Sendija Hila Pitmena, viena no 3 klientiem, kurus Baukrējevs izvilka no tās vētras ar savām rokām, sniedz interviju, kurā viņa aprakstīja 2 cilvēkus, kas tajā naktī izglāba viņas dzīvību, un Anatolijas bija viens no viņiem. Viņas acīs viņš bija tāds cilvēks, par kādiem supervaroņu filmās tikai izliekas esam. Jo, ja viņš tajā naktī būtu izdarījis kaut vienu lietu citādi, spēris kaut vienu citu soli, viņa patiesi ticēja, ka nebūtu dzīva, lai šo stāstu pastāstītu. Šarlote Foksa, vēl viena no alpīnistēm, kur Anatolijas Bukrējevs iznes no tās pilnīgās bezredzamības, izteicās vēl vienkāršāk. Anatolijas izglāba man dzīvību. Līdz 1997. gada decembrim alpīnisma pasaule jau bija redzējusi pietiekami daudz pierādījumu. Amerikas alpīnisma klubs, visvairāk cienītā alpīnisma institūcija Amerikas Savienotajās valstīs, piešķīra Anatolijam Bukrievam Davida A. Solsa piemiņas balvu. Tā ir augstākā goda balva, ko klubs piešķir par varonību. Tā pastāv tieši alpīnistiem, kuri riskējot ar visu un uzņemoties personīgus zaudējumus, glābi cita cilvēka dzīvību kalnos. Šo 16 gadu laikā, kopš balva pastāv, tā tika piešķirta tikai dažas reizes.
Vīrietis, kuru pasaule bija stereotipizējusi kā pārgalvīgu un egoistisku, stāvēja Amerikas alpīnismu kluba priekšā un saņēma tā augstāko apbalvojumu tieši par tām darbībām, par kurām grāmata viņu bija nosodījusi. Viņš bija uzvarējis. Tik publiski un pilnīgi, cik vien cilvēks viņa pozīcijā varēja uzvarēt, bija tikai viena problēma. 3 nedēļas pēc tam, kad Amerikas alpīnismu klubs viņam bija piešķīris savu augstāko apbalvojumu, Anatolijs jau atkal bija kalnā Nepālā, ko sauc par Annapurnu. Tā nav augstākā vieta uz zemes, bet savā ziņā tā ir vēl bīstamāka. Anatolijs mēģināja kaut ko tādu, kas, godīgi sakot, izklausās gandrīz neiespējami – ziemas kāpienu pa tās dienvidu sienu. Viņš kopā ar itāļu alpīnistu Simone Moro un kazahu operatoru Dmitriju Soboļevu bija apņēmības pilni uzkāpt šajā kalnā. 9 mēnešus iepriekš Anatolijam bija saplis. Viņš atradās lavīnā. Viņš nezināja, uz kura kalna tas notika. Kad cilvēki, kas bija viņam tuvu, par to uzzināja un teica, lai viņš ir piesardzīgs, lai varbūt maina savus plānus, viņš viņiem atbildēja: man ir par vēlu izvēlēties citu ceļu. Tas izklausās izaicinoši, bet varbūt viņam vajadzēja paklausīt, jo ap 12. dienā 1997. gada 25. decembrī 3 vīri stiprināja virves šaurā kuluārā. Aptuveni 19,000 pēdu augstumā kalnā, kad milzīga sniega plāksne pēkšņi atdalījās no Annapurnas rietumu sienas tieši virs viņiem. Lavīna aizrāva viņus lejā no kalna. Simone Moro izdevās izrakties ārā, lai gan viņa rokas bija saplēstas līdz cīpslām. Viņš izdzīvoja. Anatolijam un Dmitrijam, diemžēl, tik ļoti nepaveicās. Lavīna viņus bija aprakusi zem 1000 tonu sasalušas, kustīgas sniega masas. No grūmuma haosā viņi pazuda acu mirklī. Un tieši tā, visbaisākās nakts Everesta vēsturē, varonis, kur visi bija saukuši par gļēvuli, bija pazudis. Anatolija traģēdija bija tūlītēji, jo viņš to nekad neparedzēja. Bet kas notiek, kad tu to paredzi? Kad tavs vienīgais noteikums brīdina tevi nekad neuzdrīkstēties kāpt šajā kalnā, jo tu zini sekas, bet tu to tik un tā dari. Noskaties nākamo video, lai redzētu, kas notiek.